Kā veikt elektroniskās naudas atgriešanu jeb atpirkšanu? Atveriet sānu izvēlni un atlasiet opciju Pieteikt e-naudas atmaksas pieprasījumu. Pēc tam izvēlieties vienu no divām metodēm, kā pieprasīt e-naudas atmaksu. Apskatīsim pirmo metodi – iesniegt pieteikumu un noklikšķiniet uz pogas Turpināt. Pēc tam ievadiet e-naudas atpirkuma summu. Jūs varat redzēt pieejamo atlikumu savā e-maciņā zem šī lauka. Pēc tam atlasiet pieejamo bankas kontu, kurā vēlaties saņemt šo summu. Noklikšķiniet uz pogas Iesniegt, un pieprasījums tiks izpildīts dažu dienu laikā. Tagad apskatīsim otro metodi. Atlasiet opciju Iesniegt pieprasījumu ar dokumentu ar elektronisko parakstu un noklikšķiniet uz pogas Tālāk. Šeit varat lejupielādēt pieteikumu paraugu un pēc tam augšupielādēt parakstīto dokumentu. Lūdzam ņemt vērā, ka dokumentam jābūt parakstītam ar kvalificētu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā tas netiks akceptēts pārbaudes laikā no mūsu puses. Noklikšķiniet uz pogas Turpināt. Pēc tam ievadiet atmaksājamo summu. Jūs varat redzēt pieejamo atlikumu savā makā zem šī lauka. Pēc tam atlasiet pieejamo bankas kontu, uz kuru vēlaties pārskaitīt šo summu. Ja vēlaties pārskaitīt uz citu kontu, kurš nav pieejams sarakstā, tad jums ir iespēja pievienot jaunu kontu. Ievadiet IBAN konta numuru, kuram ir jābūt darbojošam SEPA maksājumu sistēmā, un konta turētāja vārdu, kā arī pievienojiet bankas vai maksājumu uzņēmuma apstiprinājumu dokumentu, ka tiešām esat šī konta īpašnieks, un tas ir atvērts uz jūsu vārda. Apstipriniet dokumenta augšupielādi. Tas var ilgt no 2 līdz 3 darba dienām, bet ne ilgāk kā 10 kalendārajām dienām.